Prieks redzēt visus, kas tik daudz arī pierakstījās semināram. Tā acīm redzot semināra tēma, tie trendīgie vārdi, BIMS, AIs, tādi ļoti aktuāli izrāda interesi, varbūt arī neizpratni, varbūt arī kādam bailes vienkārši neiepalikt tajā jauno tehnoloģiju dizaina metožu attīstībā. Tad, seminārā tad apskatīsim, ko tieši ietver dažādi BIM un AI rīki, kā tieši uzreiz praktiski viņus varētu pielietot ar visiem SketchUp Studio rīku un servisu ekosistēmā pieejamiem rīkiem. Tātad. Un, jāatzīmē, seminārs nav tikai interjeru dizaineriem, visiem, kas saistīti ar dizaina jomu, gan arī arhitekti, mēbeļu dizaineri, kaut vai pasākumu plānotāji un pārdevēji mierīgi var šīs funkcijas izmantot. Tā ka visiem līmeņiem noderēs. Tā ļoti vispārēji pa BIMu jāsaka, tas vārds ļoti īsumā izsaka būvniecības informācijas tādu modelēšanu un ietver jau daudz dažādus standārtus, dažādas veidus, kā automatizēt projektēšanu, kā to pātrināt, kā, teiksim, visos ēkas tieši būvniecības cikla etapos varētu plānot. Un tad, teiksim, rasējumi, būvniecības fāzes, pēc tam kaut vai ēku uzturēšana, bet, interjera dizainā tieši netik daudz varbūt vēl tiek izmantots. Ļoti daudz no klientiem ir pamēģinājuši arī, kā, teiksim, varētu Revit vidē arī interjerus taisīt, bet, vienmēr sanāk tā nedaudz apstāties pie augstāku detalizācijas, tādu modeļu veidošanas, mēbeļu dizainam, pie vizualizācijas, tāpēc nav viegli pāriet, teiksim, pilnībā uz programmām kā Revit, lai izmantotu tās BIM īpašības. Bet, esat arī skatījušies pirmos seminārus par vai SketchUp ir BIM, saprotams, ļoti daudz tie aspekti jau ir iekļaut arī SketchUp visu rīku vidē. Bet vairums dizaineru jāsaka, iztiek ar tā Pro versijā pieejamo SketchUpu un layoutu, lai radītu. Ko tad vajag? Tikai minimums tās skicītes, 3D modelīšas, attēls, animācijas. Layout vidē jau var sataisīt detalizētas rasējumus, prezentācijas, kādus moodboardus, dizaina maketus, priekšdrukas arī. Un tā klasika, protams, kas vēl vajadzīgs Excelis, disks un e-pads, Ar to varbūt var iztikt, bet, kas ir tas jaunais, kas ienācis pie dizaina metodēm? Pirmais, sākot jau ar to, kā mēs varētu radīt 3D modeli. Un pirmais no tādiem jaunvārdiem, frāzēm scan to design. Kā tas izpaužās? Ja izmantojat SketchUp for iPad versiju, tad, lai radītu interjera modelīti, pietiek pāris minūtēs, izmantojot scan to design funkciju, ieskanēt sienas, ieskanēt mēbeles, kādas āķīgākas dizaina detaļas, ko uzreiz būtu grūti ieskicēt uz papīra vai SketchUpā. Un tā praktiski 11 minūtēs tādam vidējam dzīvoklim pat var izskriet cauri un tikt jau klāt pie detalizēta 3D modelīša. Un kāds izskatās no SketchUp puses vēl nedaudz vēlāk parādīšu, bet princips ir tāds, ka nav pat jāpaņem rokās metrmērs ar SketchUp tātad iPad Pro versijā pieejamo aplikāciju ļoti ātri varētu radīt šo uzmērījumu. Un kas parādās tādas ļoti vienkāršas sienas. Tā bija tā klasika, ko ieskanēja,
Un sākotnēji viņi izskatās apmēram šādi te. Tātad izveidojās fotogrametriskais modelis, skatoties no ārpuses, iespējams redzēt, kas tajā telpā iekšā atrodas, ieejot vairāk tā kā interjerā, es redzu nedaudz labāk tās sienas visas. Nu, ļoti atkarīgs no tā, cik mēs rūpīgi esam tur kustībā visu arī skenējuši, arī no apgaismojuma. Un tiek maksimāli tās plaknes arī vienkāršots tādā vienā milzīgā plaknē, kur arī tā tekstūra uzprojicēta virsū, vai kaut kādas elementus, ko varbūt neizdevās uzreiz objektā piefiksēt, pēc tam skatoties skeču modelītī varētu iezīmēt arī klāt. Cik laiks ir sākotnēji kaut vai kādai pasākumu plānojot, vai vienkārši pie noformēšanas, nevis tur katru sienu skenēt atsevišķi, bet vienkārši ieskenējam. Pāris minūtēs gatavs šāds modelīts. Un papildus izveidojas arī šāds te room plan modelis, kurā es atsevišķi redzētu sienas, logu, durvju ailes. Tur iespējams arī atsevišķi redzēt, kā visi tie objekti ir sakārtoti. Es varu izslēgt ārā, piemēram, Windows, doors. Un tā kā visi šie elementi ir kā solid objekti, es tos varētu arī apvienot kopā vienotā tādā sienas objektā, lai nebūtu saskaldīti pārāk daudz tādās atsevišķās daļās. Tāds ļoti labs sākums, lai tālāk arī to modelīti attīstītu. Un tālāk, kad jau tiek izveidots tas 3D modelīts, ko var izdarīt? Var izmantot citas metodas, kā piemēram arī iPad versijā pieejamo opciju Sketch to Design. Ko tas nozīmē? Vienkārši stylusu zīmējot formas, strādātu tāda objektu, tādu formu atpazīšana, kas vienkārši tādu aplīti, kvadrātiņu ar līniju jau uzreiz pārvērš par telpisku modelīti, kur varētu tad vienkārši pamainīt ar scale izmēros. Vai ieskicējot durvis, uzreiz parādītos parametriski rediģējumas durvis vai lodziņš. Atkarībā kādā formā mēs objektu tieši uzzīmējam, vai nu durvis vai noteikti tipa loks parādītos. Un kas saistās ar tādu parametrisko jau modulēšanu ar live komponentiem, tātad tie ir ne tikai tādi statiski objekti, bet varam mierīgi jau konkrētus izmērus, konkrētu dizainu uztaisītām durvīm logiem. Atliek tikai ievietot pašā telpā iekšā. Un šis, protams, vislabāk strādā, ja ir tas stylus, zīmolīts, lai precīzi varētu šīs formas ieskicēt. Tā ar pirkstu bakstīt nav varbūt tik vienkārši. Tā, teiksim, pirmais uzreiz varam iegūt telpu uzmērīt, jau ievietot jau kaut kādas papildus elements, sākumā pat neaizstiegot nevienu no pamata zīmēšanas rīkiem. Tas tāds sketch to design varētu nosaukt. Cits aspekts, kur arī tiek izmantots jau nedaudz no BIM puses skatoties tehnoloģijas. Arī sketchu par iPad versijā būtu režīms, kas saucās markup, kas ļautu uz šī te skata, jeb kādas scēnas, kas saglabāts, iezīmēt, teiksim, tur atradīsies televizors, tur atradīsies kādi slēģi, vai, piemēram, ja tiek jāpiefiksē kaut kādi defekti objektā, to ļoti ērti izdarīt, un papildus iespējams šīs skicītes uzprojicēt virsū uz tām sienām, kas mums parādās SketchUp modelītī. Ko tas dod, tātad mēs to
modulīti, pēc tam jau atverot vaļā SketchUp desktopa versijā, mierīgi arī šīs te piezīmes, kas objektā veikts, varētu jau redzēt. Vai teiksim tālāk arī, kad jau tiek izmantota kāda AI renderēšana, pārvērst to ieskicēto panelējumu, karnīzu vai moldingu jau par realistisku objektu. Bet nu, tas sākums ir vienkārši darbojoties SketchUp iPadā, mēs jau vieglāk radām 3D modulīti, jau detaļas kā logus, durvis un visu pārējo jau sākumā var ieskicēt vismaz ar to zīmolīti, tālāk jau dotos uz desktop versiju. Un kas ar renderēšanu saistībā? Tātad visās šajās versijās, gan desktop versijā, SketchUp for iPad un arī web versijā, pieejams jau SketchUp Diffusion, tātad mākslīgā intelekta renderēšanas rīks. Tas būtu savienots kopā ar tātad Stable Diffusion, kas būtu viens no tādiem vispopulārākajiem mākslīgā intelekta renderēšanas platformām. Un patreizējā versijā ļautu tikai kādos noteiktos stilos vēl runājot ar promptiem norenderēt vai kā realistisku modelīti vai kā skicīti, vai jaunajās versijās jau, kas pavisam drīz iznāks, arī atsevišķas detaļas mainīt. Bet tur nedaudz jāuzgaida, lai to varētu izmantot. Tātad vēl viens veids, kā mākslīgais intelekts strādā. Jau gadus 3 arī papildus funkcija būtu pieejama. Pirmām kārtām jau meklējot kādu objektu 3D Warehouse platformā, daudzkārt bija problēma, ka tu meklē kaut ko ļoti specifisku, kaut kāda tipa krēslu, kaut kāda tipa galdu. Sanāk visbiežāk meklēt angļu valodā, bet tā kā platformu izmanto 10 miljoni cilvēku no visas pasaules, objekti nosaukumi visdažādākajos veidos ir sarakstīti, mēs netiekam klāt tiem modeļiem. Bet jau kādu laiku strādā attēlu atpazīšana. Tātad, ja mēs meklētājā ierakstam, ka nepieciešams krēsls un pēc formas tas objekts izskatās pēc krēsla, tas arī parādīsies 3D Warehouse'ā pie objektiem. Vai, ka šeit parādīta funkcija, kas pieejama arī visiem SketchUp abonementiem. Tātad mēs varam izvēlēties kādu bildi, augšupielādētu to no datora, vai varbūt uzreiz izgriežot ārā no kāda moodboarda vai kataloga, un varam meklēt, līdzīgi kā Google, attēlu meklēšanā, arī 3D Warehouse'ā atrast līdzīgos objektus. Tas ļoti, ļoti aizstāpa tādu specifisku objektu meklēšanu. Saprotams, ļoti daudziem varbūt arī angļu valoda nav tādā līmenī, lai varētu specifiskas dizaina priekšmets atrast, un tad šādi ar bildīti arī varēsim ko atrast interesanti. Tā. Un tālākā solī gribēju pāriet uz SketchUp modelīti, jo saistībā ar AI pieejama ļoti interesanta funkcija. Jaunajā SketchUp versijā, kas iznāca šodien, mēs varam pie stiliem ieslēgt realistisko režīmu. Tātad papildus ikoniņa, kas visiem materiāliem nedaudz jau varēs manīt atspīdumu dod. Es te nedaudz pamainu skatu, varētu redzēt salīdzinājumu. Papildus es varētu, tā nedaudz attālināšu, jaunā sadaļā ar nosaukumu Environments izvēlēties kādas debesis, un šī te gaisma, kas nāk no debesīm, tātad tas ir HDR formāta attēls, kas izgaismo
visas plaknes noteiktā tādā tonī, un šīs debesis parādīsies arī atspīdumos. Nu, tad tā ļoti izteikti var redzēt, kur stikls, piemēram. Un skatoties uz materiāliem, šeit, teiksim, tā. Aiziešu uz eksterjeru. Nu, kāda ir problēma? Mēs varētu manuāli pie materiāliem tagad pievienot klāt dažādas mapes, nu, tādus slāņus, piemēram, izvēlos tekstūru, varu redzēt edit sadaļā, parādās papildus gan metalness, kas būtu atspīduma pakāpe, roughness faktūras pakāpe, normal map, kas to cilni uztaisītu, un pēdējais ambient occlusion, kas pievienotu papildus ēnojumu. Nu, kas ir pazīstami jau nedaudz renderēšana, un tas jau viss ir zināms, bet arī zināms, ka šādas te tekstūras, kur jau ir iekļauti visi šie te slāņi realistiskam materiālam, nu, parasti ir vienkārši jāpērk. Bet SketchUpā redzēsiet šāda te ikoniņa pie materiāla, kur mēs varam izmantot mākslīgo intelektu, kaut kādi tie mašīnu mācīšanās algoritmi, kas automātiski izveido visas vajadzīgās šīs te mapes. Te parādīsies tieši es ieslēgšu to reālistisko režīmu, nu šeit var redzēt jau, kā izskatās tādām profesionāli sagatavotām mapēm. Īpaši, ja mums ir kāda pretgaisma, labāk var novērtēt tos materiālus. Vēlreiz tātad, kā ir bez reālistiskā režīma un ar ieslēgto fotoreal materiāls, tas bruģīts jau daudz skaistāk izskatās. Var atsevišķi arī regulēt, teiksim, kāda ir tā faktūras pakāpe, cik ļoti mums arī tas ambient occlusions tiek pievienots klāt. Bet vēlreiz, un tā problēma ir, ka daudzkārt mums nav tās mapes bez viņām, kā izskatītos, izslēdz ārā. Viņš tāds nedaudz spīdīgs tikai. Bet, nu, pamēģinu noklikšināt uz šīs te ikoniņas, un, nu, jāpagaida 11 sekundes, tad šīs te visi slāņi, tās mapes tiek automātiski izveidot. Nu, nesanāca tik labi kā ar profesionāli sagatavotajām mapēm, normāli, tīpaši pabriesmīgi, bet, nu, tādiem vienkāršākiem materiāliem būtu jau pieticējis. Tātad, nu, šim te materiālam, kuram tekstūras ģenerētas ar AI, tad parādīsies šāda te ikoniņa, dzeltenā krāsā tādas zvaigznītes, zināsim. Tas ir ar AI tā kā taisīts. Tas ir saistībā ar jauno vidi, ar reālistiskiem materiāliem tieši. Papildus šos te materiālus varētu atrast, meklējot vienkārši 3D Warehouse. Es paņemu, piemēram, Launch 3D Warehouse. Skatos jaunajā sadaļā. Tātad SketchUp Libraries. Un šeit jau parādītos gan visi parametriski rediģējumie dažādi arhitektūras un interjera objekti, gan papildus arī modelīši, individuāli, materiāli, gandrīz 600, un atsevišķi arī environments šīs te vides. Nu tā. Atgriežoties atpakaļ par vienu, nu, tādu praktisko projektiņu, kas varbūt nav pilnīgi tieši saistībā ar interjeru dizainu, bet ko sanāca realizēt pašam decembra mēnesī, kur lieliski izdevās izmantot
augmentētās realitātes tehnoloģijas, lai prezentētu modeli, un arī sadarbības rīkus, ko piedāvā platforma Trimble Connect, kas nāk līdzi jau ar SketchUp. Tā. Tas projektiņš ir tāda neliela nojumīte bērnu dārzā, kur SketchUp modelīti caur iPadu mēs varam 1:1 mērogā novietot vidē, kur tam būtu jāatrodās, un tas parādās pareizā mērogā, pareizā perspektīvē, un tad jau iespējams ieiet iekšā no visām pusēm apskatīt, iedot klientam, kolēģiem rokās arī, lai nebūtu caur kādām virtuālās realitātes bildēm jāskatās, nu tā ļoti vienkārši cilvēcīgi prezentēt mūsu to dizainu. Nu, šeit konkrēti tieši kopā ar dārziņu direktoru arī noprezentēja to dizainiņu, un tālāk jau paturpinot jau tas celtniecības process parādīts. Nu, galā jau pēc tās vienkāršās skicītes arī 2 dienās uztaisījām tādu nelielu namiņu. Un šeit tika izmantots arī rīki, kā piemēram Trimble Connect. Aizejot vienkārši uz SketchUp sākuma logu, varbūt esat ievērojuši jau. Sākuma ekrānā parādās iespēja Open File no My Device, no datora, vai papildus arī Trimble Connect mākoņa. Šeit, piemēram, man parādās no mākoņa nesen arī atvērtais projekts. Nu, ne. Šeit bija sagatavoti visādi skati, scēnas, kuros ērti var iziet cauri tādām konstrukcijām, visām arī prezentāciju, ko atsevišķi tur tie zāģu materiāli sazīmēt, arī lokšņu materiāli, konstrukcija, lai vieglāk būtu noprezentēt, arī no iekšpuses, kur jau tālāk sākām nedaudz detalizētāk arī attīstīt to projektu. Tātad viss scēnās šeit viegli pieejams ir, un kā izdevās ērti dalīties ar citiem iesaistītiem, citiem, kas arī palīdzēja ir no konstruēšanas puses vai to dizaina ideju, lai aizsūtītu tai pašai klientam, ja tai direktorei. Nu, ne jau kaut kāds 3D fails tika sūtīts, bet tiek izmantota Trimble Connect pieejamā funkcija, šeit pabīdīšu, share a link to this model. Ko tas ļauj tātad? Ļauj aktivizēt tādu dinamisku saiti, kur es varu nokopēt, aizsūtīt jebkuram e-pastā un aizejot uz kādu interneta lapu. Es vienkārši iekopēju šo te saiti un neko neinstalējot, nekādas kontus arī netaisot, es varu ērti piekļūt klāt šim te SketchUp modelītim. Tas tātad no drošības aspekta, lai kaut ko nepamainītu arī ļoti labi. Tāda standarta navigācijas rīki, arī rīks, kas ļautu nomērīt, tātad ar tape measure, ja kāds izmērs nepieciešams. Šādi arī var piekļūt klāt visām tātad scēnām, kas ir taisītas prezentācijai. Tātad. Arī, teiksim, tiem, kam nav tik viegli, kas nav pieraduši pie visiem navigācijas rīkiem SketchUpā, tad arī būtu iespēja ērti tā pārvietoties. Ja. Tas no tādas dizaina projekta komunikācijas viedokļa ļoti ērti. Un kas notiek, ja ir kādas izmaiņas projektā? Piemēram, es aizēju uz to pirmo skati, kas bija arī konstrukcija. Es te kādu elementu gribētu pārvietot. Es dodos atpakaļ uz SketchUp failu. Bija tā konstrukcija. Es iezīmēju elementu, pabīdu. Uztaisu save
un aizvecot atpakaļ uz šo te modulīti, kas ir mākonī, es vienkārši uztaisu refresh šai te lapai, un jau varēšu redzēt jaunāko versiju. Ja modelis ir diezgan maziņāks, arī nav nekāda stila, tad gandrīz tā instantly var redzēt tās izmaiņas. Tātad pietiek vienu reizi aizsūtīt šo te saiti, un tad tā dinamiski vienmēr varēs pieslēgties klāt, redzēt visas izmaiņas. Un arī, kas labi, ne jau vienmēr caur Zoom varētu sazināties vai līdzīgām platformām. Varbūt ērtāk ir caur telefonu, un tad tas klients tieši var apskatīt modulīti planšetē. Nav jāgroza vai ne ar kādu aplikāciju. Bet nu tā, tas ir tādu saikni. Atgriežoties prezentācijā, aiziešu varbūt uz to jaunu failu. Ir jautājums redz arī par to iespēju salinkot modeļus tieši ar jaunāko SketchUp versiju. Skatoties no sadaļas file, Trimble Connect, būtu iespēja importēt Trimble modeli, tātad no SketchUp modeli no Trimble Connecta, tādā formātā, lai viņu nevarētu netīšām sabojāt. Ja viņš tā kā lokots būtu, es teiksim, izvēlos varbūt kaut kādu failu. Nu, re. Papildus, ja šim te oriģinālajam failam parādītos jaunāka versija, atliek vienkārši uzspiest virsū labo taustiņu un ar reload palīdzību iespējams iegūt jaunāko versiju. Kā jaunums arī kontekstu izvēlē, nospiežot uz jebkāda SketchUp komponenta, kādreiz bija tāda opcija kā Save As, tagad viņa saucās Save Out, kas ļauj mums atsevišķu daļu saglabāt vai nu uz datora kā komponentu, vai kā SketchUp modulīti, uzreiz Trimble Connect mākonī vai 3D Warehouse platformā. Jā, tā saikne beidzot ir nedaudz atgriezusies kā tāda iebūvētā funkcija SketchUpā. Tas ir tāda ienešanu, un kas vēl saistījās arī, redzu jautājums par importēšanu. Piemēram, ja es vēlētos, es kā IFC failu ienesīšu iekšā. Es paņemu import. Ienesu iekšā IFC formāta failu. Un tagad līdzīgi kā ar Revit failu importēšanu, arī visi elementi, kas ir līdzīgi, ja viņi sakārtosies kā komponenti, kas krietni failu izmēru arī nepalielina. Pamēģinu šeit, piemēram, ieeju iekšā, var redzēt, ka rediģējot to stiklu, visos pārējās kopijās arī tas stikls pamainās. Tagad arī izveidojās visi objekti, tiek sakārtoti pēc tagiem. Ja, teiksim, vēlos atsevišķi izslēgt uz sienas vai, teiksim, railings, vai citus elementus, tātad viss ir sakārtots. Nav vajadzība vairs manuāli visu kārtot, vai ne? Un papildus visi elementi pareizi sakārtojās pēc IFC struktūras, skatoties caur outliner logu. Ja skatos, tātad viss projekts, tad netiek pazaudēti tie dati, es varētu arī pēc tam visu projektu eksportēt IFC formātā atpakaļ uz to Revitu, piemēram. Kā jaunums tieši ar Revit failu importēšanas iespējām, tur ir iespējams Revitā saglabātos skatus arī
parādīt SketchUpā kā scēnas. Līdz šim to nebija iespējams izdarīt. Nu, tāda tā attīstība tieši tādā BIM failu mētāšanā SketchUpā un atpakaļ, jo ne jau varbūt SketchUps aizvietotu to Revitu, bet ļoti labi strādātu vienkārši kombinācijā. Arhitektam strādājot ar interjeru dizaineri, nav vajadzība arī vismaz sūtīt Revita failus viss tajā atvērtajā IFC formātā jābūt pieejams. Nu tā, aizstājies un nedaudz te vēl paturpinot. Par citām tādām fāzēm projektu veidošanā BIMā. Ir atsevišķi spraudņi pieejami priekš tāda piektās dimensijas dizaina. Ko tas nozīmē? Piektā dimensija, tas būtu laiks, kur tiek parādīts būvniecības fāzes vai tādām ļoti tādām detalizētām detaļām, kur svarīga tā secība, kā risinājums tiek izveidots. To mēs varam parādīt. Ir tie, teiksim, 5D design SketchUpam rīks, kas ļauj arī izveidot automātiski no projekta scēnām, kā sakārtots viss, arī, teiksim, PowerPoint prezentāciju var sasaistē ar tātad Microsoft Project visas tās grāmatas schēmas izveidot. To visu projektu dokumentāciju var parādīt, bet, dizainerim ikdienā varbūt tik detalizēti nevajag. Pietiek ar tādiem rīkiem, kā, piemēram, no animācijas puses. Arī pat vai tam pašam nojumītei šeit parādīts. Mēs SketchUpā varam parādīt, kā to konstrukcija izveidots. Jā. Katrā scēnā vienkārši pabīdot objektu vajadzīgajā attālumā, un mēs varētu šādi noanimēt. Un pirms gada tieši bija arī animācijas meistara klase, kurā detalizētāk parādīja, kā šo animāciju varētu arī noanimēt. Un vēl cits piemērs. Tā. Kas saistās ar to skenēšanu? Lai uzsāktu projektu, to situāciju saprast labāk. Viens variants ir izmantot iPadā pieejamo lideru, kas, tā pietiekami aptuveni precīzi, ja ļautu to vidi ieskanēt. Šeit arī to nojumīti kaut vai taisot, sākotnēji tā teritorija tika ieskanēta. Bet tā nopietnāk, būtu jāizmanto rīki kā Trimble Scan Essentials, kas nāk līdzi ar SketchUp Studio versiju, kas ļauj SketchUp vidē ienest iekšā pat ļoti milzīgus 3D punktu mākoņus. Šeit piemērs, varbūt atkal ne tieši interjera dizaina, bet paša veidots tāds projektiņš milzīgā mērogā, Māņšu tilts. Ņemot kā pamatu GeoRīga dotos atvērtos lidera datus, punktu uzmērījumu, tos varam ar spraudņu palīdzību Scan Essentials ienest iekšā, un uz to pamata tika tieši veidots Māņšu tilta modulīts. Lai atbildētu uz tādu ķecerīgo jautājumu, vai tajā pagaidu risinājumā pietiek vietas arī veloceliņiem. Precīzi te tika samodulēts līdz pat visām tātad katras staps tur parādās, vai ne? Un ar Scan Essentials ir iespējams kādiem, piemēram, vēsturiskiem restaurācijas projektiem
ļoti precīzi to situāciju uzmērīt un kaut vai kā tādu fonu parādīt skečupā, bet noņemšu varbūt. Šeit konkrēti līdz pat vecrīgai arī parādīts. Re. Kas attiecās uz tādu to scan to BIM, Scan Essentials varbūt piemērotāks tieši būtu ainavai. Bet, jā, plašāk interesē tas topiks arī skečupā ļoti ērti iespējams veidot. Tātad 3D punktu mākoņu projekts ar tādu produktu kā Undet for SketchUp. Mājaslapā redzēsiet detalizētāk aprakstījuši arī seminārus ar piemēriem gan, teiksim, ainavā, gan interjerā, gan arī eksterjerā. Tātad, kā mēs varētu jau automātiski no punktu mākoņa radīt dažādas plaknes, sienas, kā iespējams arī no plašāka punkta mākoņa, visas tās mākoņa daļas tā kā sakārtot dažādās daļās, kas ir mēbeles, kas ir citi elementi, lai netraucētu, teiksim, sienu modelēšanai. Tur droši var pasīties plašāk tieši SketchUp mājaslapā par punktu mākoņiem. Tā. Tas no uzmērīšanas puses. Un beigās tā kā cits projekts piemērs, kur arī ļoti daudz no visa šī te tika salikts kopā, lai gan radītu tādu prezentāciju un arī vizualizāciju. Jo tieši SketchUp Studio versijā mums ir pieejams vīrējs ar jauno 25. gada versiju arī, kas atbalsta tātad vīrēju 7. Šeit parādīt arī vairāk tādi tehnoloģija aspekti. Tātad viens tā animācija, kur parādīts, kur tāds akustiskais izkliedētājs tiek salocīts, parādīts pārējās detaļas un galā radīta vizualizācija ar vīrēju for SketchUp palīdzību. Jo, kur jau parādās sarežģīti gaismas efekti, materiāli, kur tā uz pirkstiem neparādīs, un tur bez vizualizācijas vienkārši neiztiek. Tas tātad par ļoti daudziem aspektiem arī viss. Tātad pilnajā SketchUp Studio versijā, nedaudz atgriežoties uz mājaslapu, par visiem tiem produktiem nedaudz plašāk var redzēt arī skatoties sadaļā SketchUp Studio. Un tātad visiem, kuriem būtu, gan, teiksim, izmēģinājuma versija, gan Pro vai Studio licenci, jau varat izmantot pilno funkciju SketchUp for Desktop versiju, SketchUp for Web, ko var izmantot ļoti ērti prezentācijām, un arī SketchUp for iPad jau varat uzstādīt. SketchUp for Web versija būs noderīga tieši arī, ja nepieciešams no Android planšetes parādīt kādu projektu prezentāciju. Jo, kas ir pieejams arī saistībā ar to augmentēto realitāti prezentācijā, viens variants, protams, ir prezentēt caur iPadu, tas būtu precīzākais variants, bet arī jebkādu tātad telefonu izmantojot, kuram ir divas kameras, kas ļauj uzsvērt to dziļuma efektu. Mēs varam prezentēt objektu, kādu atsevišķu mēbeli, piemēram, augmentētās realitātes režīmā. To ērtākais redzēt, piemēram, aiziet uz 3D warehouse, nevis no SketchUp aplikācijas, bet gan aizejot uz mājaslapu 3D warehouse.sketchup.com, tad izvēloties kādu objektu, caur datoru laikam rādot, man baigi nerādīs, izstāja opcija. Okay. Bet, principā, caur telefonu skatoties, te parādīsies vēl viena opcija, View in AR.
kas tātad ļautu uzreiz prezentēt kaut kādu dizaina objektu tā vidē. Nu, nav iespējams varbūt tik ļoti precīzi kā ar iPadu, bet ja mums ir kaut kāds pamats un, teiksim, saprotams kaut kāds metrs reiz metra kvadrāts uz grīdas, tad arī ir iespējams gana precīzi viņu ierakstīt tajā vidē. Vēl precīzākam rezultātam ir vēl tāds trešais produkts, tur arī skatoties, tas ir saistībā ar Trimble Connect. Tātad būtu tāds rīks kā Trimble Connect AR, kā funkcijas arī būtu pieejams tieši izmantojot SketchUp for iPad, kas ļautu tajā AR režīmā skatoties uz 3D modeļu papildus arī visus BIM datus aplūkot. Tā, piemēram, praksē, kā jau strādā telpā, būvlaukumā, uz sienas iespējams izdrukāt, pielīmēt QR kodu, to noskanējot caur to aplikāciju Trimble Connect AR, atverās modelis, viņš tiek precīzi novietots vidē un iespējams salīdzināt. Vai atšķirībā no tā BIM modeļa viss sanāca pareizi uztaisīt, vai redzēt, kas atrodas iekšā kādā sienā. Tātad vai, teiksim, kādas ir komunikācijas būtu, kāda tā konstrukcija, kur jau savādāk tā neapskatīsiet, vai ne. Bet jā, tas ir pagaidām arī tāds pieejamākais veids, kā tos BIM modeļus varētu noprezentēt. Papildus bija rīki arī, teiksim, kā Trimble Site Vision, kā piekļūt krātiem modelīšiem. Tur ļoti ieteiktu noskatīties neseno semināru, tātad atkal skatoties no apmācībām, video pamācības. Arī tātad pie video. Nesenais seminārs Trimble Connect pamācība SketchUp lietotājiem. Tiešām 15 minūtēs parādīts, kā pirmām kārtām varam izveidot to projektu mākonī, kā varētu to uzaicināt dažādus dalībniekus un kā pēc tam varētu arī komunicēt ar projekta datiem. Jā, teiksim, veidojot piezīmes, dažādus skatus, kā varētu tās, tagad jaunajā versijā papildus, protams, arī varam SketchUpā iekšā importēt, eksportēt dažādas daļas. Un tur jau laikam jauna versija šim semināram būs jātaisa. Un labākais tātad Trimble Connect, šī te versija visiem SketchUp lietotājiem jau ir pieejama, nekas nav papildus jāpērk, varat neierobežotā skaitā mākonī augšupielādēt projektus, uzaicināt tajos dalībniekus un tad neglabāt visas datus vienkārši uz kaut kāda Google diska, bet gan Trimble Connectā.